Izmantojot šo formulu, varam noteikt 3 lielumus – ceļu, ātrumu un laiku. Kā izteikt citus lielumus, ja mums ir viena formula? Ir vairākas metodas, kā izteikt lielumu no formulas. Pirmā metode – matemātiskās darbības. Abas puses izdalam ar t un iegūstam, ka ātrums ir vienāds ceļš dalīts ar laiku. Un tagad abas puses izdalam ar ātrumu v un iegūstam, ka ceļš s dalīts ar ātrumu v ir laiks t. Otrā metode – trīsstūra likums. Formulu mēs iezīmējam trīsstūrī, kā attēlots attēlā. Vertikālā līnija ir reizināšanas darbība, bet horizontālā līnija ir dalīšanas darbība. Līdz ar to mēs varam izteikt kādu no šiem lielumiem. Ja jūs vēlaties izteikt ātrumu v, tad starp ceļu s un laiku t ir dalīšanas darbība. Tāpēc ātrums v ir s dalīts ar t, un laiks t ir vienāds ar ceļu s dalīts ar ātrumu v. Un trešā metode – apzīmēm vietā ieliekam reālus skaitļus tā, lai izpildītos darbība. Piemēram, 6, 3 un 2.